Lizdes arotbiedrība vērsusies pie manis ar vēstuli par vardarbību skolās. Viennozīmīgi, ka man nav pieņemama vardarbība skolās, un es uzskatu, ka ne pret pedagogiem, ne pret bērniem mūsu sabiedrībā nav pieņemama situācija, ka ilgstoši netiek kādi jautājumi risināti. Tāpēc mani pārsteidz un šokē joprojām tādas ziņas, kādas mēs lasām par Tukums novada fizikas skolotāju. Un man jāsaka arī liels paldies tiesību sargājušām institūcijām, arī tiem, kas ziņo par šādiem gadījumiem, jo es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu sabiedrībā mēs neignorējam šādas notikumus, bet mēs viņus izmeklējam, esam drosmīgi arī ziņot, un mēs to varam darīt tad, ja mēs zinām, ka sekos izmeklēšana, un būs arī vainīgo sodīšana, un tiks novērsts arī tas, ka ilgstoši šādi vardarbības notikumi var notikt, tāpēc arī sistēmiski es vēl plānoju uzdot gan Labklājības ministrijai, gan, protams, Izglītības ministrijai un Iekšlietu ministrijai pastiprināt pievērsties šiem vardarbības jautājumiem arī skolās un